Labvakar! Latvijas televīzijas sadarbībā ar Latvijas Hokeja federāciju un Dzirmuli Plats sāk tiešo reportāžu no Eidhovenas pasaules B-grupas čempionāta spēles hokejā Latvija un Baltkrievija pirmās trešdaļas pēdējā minūte 40 sekundes jau jāspēlē. Rezultāts ir diemžēl 1-0 par labu mūsu sāncenšiem. 13. minūtē pagaidām vienīgos vārtus guva Zankovets. Tobrīd laukumā mūsu komandā atradās aizsardzībā Sejies ar Čudino un uzbrukumā tam Bijevs, Čunčukovs un Ignatovičs. Bet kopumā pirmajā trešdaļā mūsu komandai ir pārsvars. Katrā ziņā metieni pa viesas komandas vārtiem ir biežāk nekā par mūsu Artūra Irbes. Jā, Latvijas Savienības vārtos Artūrs Irbe. Viņš šodien agri no rīta ieradās šeit Eidhovenā pēc gara pārlidojuma, 7 stundu lidojuma no Čikāgas, taču jau bija rīta treniņā 9. Un šodien viņš tik tiešām pēc šī treniņa kārtīgi izbojās un laukumā tajās retajās situācijās, ka viņam bija jāspēlē, viņš darbojās droši, pārliecinoši un meistarīgi. Lūk, ar šādu rezultātu 1-0 beidzas arī pirmā trešdaļa. Un tiem, kas interesēs par hokeju, es domāju, ka jūs visi tādi esat, kas šobrīd skaties šo pārēdi, lieliski apzināties, cik liela nozīme ir šīs dienas spēlei. Jā, arī tikai čempionāts jau pat nav vidusī, bet varbūt tieši šodien var noskaidroties tā komanda, kura izcīnīs pirmo vietu. Kāpēc es tik pārsteidzīgi to saku? Lūk, 40,000 marku Zankovets, trešais spēlētājs par 8 mēnešiem, viņš saņems 40,000 mūsu komandā. Par līgumu ir sarunas ar Semjonovu un droši vien, ka tās arī beigsies rezultīvi. Lūk, jūs redzat Latvijas valstsvienības hokejistus, kuri pirmie iznāk laukumā maču tiesas no Kanādas spēli vada labi. Tas bija par mūsu pretiniekiem Baltkrievijas komandu. Nu, viņiem arī nav visi labākie, protams, mums noderētu Sānis Ozoliņš, arī tie puiši, kas spēlē Ziemeļamerikā, Amerikas hokeja līgā, Starptautiskajā hokeja līgā. Viņiem nav Ciplakova, kurš cīnās Nacionālajā hokeja līgā, Los Angeles Kings komandas sastāvā. Tāpat Mikuļčiks, kurš ir viens no varenajām pīlēm. Nu, par pārējiem tie nav tik spēcīgi hokejisti kā Krilo Hīžas, Stas, Katkevičs, Dmitrievs. Tie nav tādi tik spēcīgi kā Ciplakovs un Mikuļčiks. Pagaidām laukumā lūk pirmais Baltkrievijas komandas pārstāvis, 17. numurs, tas bija Sergejs Šitkovs iznāk laukumā. Jā, pagaidām hokejisti baltos formas stērpos, tātad Baltkrievijas izlasē atrodas vadībā rezultātu 1-0. Atgādinu, vienīgos vārtus 13. minūtē guva Zankovets. Nu, es domāju, ka mūsu komanda otrajā trešdaļā maču aizvadīs ar 3 uzbrucēju trīniekiem, bet varbūt es kļūdos. Atgādinu, mūsu komandas galvenais treneris Leonīds Berešņieks, viņam palīdz Māris Paldonieks laukumā mūsu pirmais piecinieks un drīz sāksies otrais periods. Mūsu komanda šobrīd spēlēs 4. noraidīts Vandojs, laukumā Maticins Grigorjevs, Beļauskis un Boldaveško. Viesiem, protams, tie nav nekādi viesi. Mūsu pretiniekiem, protams, ir gigants Andrievskis, 1,96 cm garš un 94 kg smags hokejs. Somijas čempionātā viņš spēlē šeit ir ļoti labi aizvada spēles kopā. Ar viņu ir, kā jau es teicu, Kabelks 16. numurs un 14. Pankovs. Aizsardzībā Romanovs ar Matuškinu. Tātad mūsējo vārti pa kreisi, skaitliskajā mazākumā jāspēlē 20 sekundes. Rezultāts 1-0 par labu Baltkrievijas valstsvienībai. Labi, Boldaveško. Iemest vienkārši ripu zonā un pilnīgi pareizi. Mēs spēlējam mazākumā. Mačs mazliet ieilga tikai tāpēc, ka pirmajā trešdaļā ripa trāpīja otrajam Baltkrievijas izlases trenerim. Tieši spēcīgi raidīt ripa trāpīja pa brillēm, tika pārsīst ne tikai brilles, bet arī savainot uzvars. Uz laukuma bija stikli, asinis un minūtes 5. Pirmajā trešdaļā mačs uz minūtēm 5 tika pārtraukts. Un tagad Latvijas izlases spēlē pilnā sastāvā 1-0 par labu Baltkrievijai. 49 sekundes aizdītas otrajā trešdaļā. Fanduļs, Znaroks, tātad laukumā jau būs Paulovs un Harijs Vītoviņš. Kreisajā malā Fanduļs iet zonā. Neizdodas Kabelka. Atspēlē ripu, atstāja partnerim un diezgan bīstama situācija. Šķietā neredzēja ripu lidojumu virzienu, tomēr pareizi novietojās vārtos un viss kārtībā. Spēlē ir korekti.
Noraidījumi, protams, ir, bet tie ir tādi spēles noraidījumi, nav nekādu rupjību. Čudīnovs, aizsardzībā Čudīnovs ar sējēju, Pavlovs. Znaroks. Nu, tur 4 spēlētāji gan arī 2 metru attālu viens no otru musēm bija, un tāpēc ripa tika gluži vienkārši ieraidīta zonā. Pavlovs. Paciet, jā. Un šeit jau lēnām maiņas notiek. Tam bija un priekšā Čudīnovam piespēle. Čudīnovam ir labs, spēcīgs, precīzs metiens. Viņš iepriekšējā mačā tika atzīts par mūsu komandas labāko spēlētāju, par to saņēma playeru. Nu, tas viņam bija tāds mazs plāksteris, varbūt par šo savainoto kāju. Viņš realizēja arī skaitlisko vairākumu iepriekšējā cīņā. Un starp citu, mūsu komanda šobrīd ir visvairāk spēlējusi skaitliskā vairākumā un vismazāk skaitliskā mazākumā. Lieliski izgājis Boldaviško 1-1. Nu, ripa kur? Vārtos! Ripa ir vārtos! 1-1 rezultāts. 2 minūtes 24 sekundes. Eleganti nostālē Boldaviško, rezultāts kļūst 1-1. Lūk, atkārtojumā. 1-1 un šeit, ka Vārtsargs tomēr domāja, ka mūsu uzbrucējs ies centru. Lūk, eleganti. Malacis Boldaviško gūst vārtus. Nepateicis, kas tad ir Baltkrievijas komandas Vārtsargs. Tas ir pieredzējušais 29 gadus vecais Aleksandrs Gavriļenoks no Ņemena Grodņas. Nu, komandā visi viņu sauc par Gavrilu. Un tā kā dzīvojam vienā viesnīcā, es viņam speciāli pajautāju, vai viņš neapvainosies, ja es atļaušos arī tā viņu nosaukt. Viņš teica, nē, es jau aizmirsu savu uzvārdu, tā mani sauc visi Baltkrievijā. Nu, man arī godīgi sakot, tā ir vieglāk teikt. Vai nu kā Gavrila kapitulēja pret Boldaviško, 2 minūtes 28 sekundes, rezultāts 1-1, viena no 2 svarīgākajām čempionāta spēlēm Latvijas komandai. Protams, var jau teikt, ka arī pārējie ir spēcīgi un tā tālāk nav šobrīd tāds izteikti vājas komandas. Jo pat it kā pastarītis Holande tomēr gandrīz vai pieveica Baltkrieviju. Bet tas nu tā. Tagad, Kečam piespēles, viņš neuzsvēra. Skalsiņš, kāli metiens tur, labi cīnījās Niževīs. Tātad tomēr es kļūdījos, laukumā ir arī 4. strīnieks. Kečs. Tur aktīvi spēlē. Labi piespēlās priekšā Matijovs. Nē, viņi nogrūž. Kečs. Pagaidām viss ir labi. Un tagad par sitienu pretiniekam tiek noraidīts Baltkrievijas. Nē, Kālis netiek noraidīts. Kālis vienkārši mainās uz sodītos, uz rezerves spēlētājs soliņu. Noraidīts ir 4. numurs Makritskis, Aleksandrs Makritskis, spēlē Toljati Ladā, 25 gadus vecs. Un Kālis Krasniņš, starp citu, šeit čempionātā ir diezgan daudz statistikas, kad būs brīvāks brīdis, par to pastāstīšu. Aizsargiem no visa čempionāta aizsargiem Kārlim Krasnim šobrīd ir 3. labākais rādītājs. Nu, tur tiek ņemts vērā gan cik daudz spēku paņēmienu, pielietot cik daudz precīzes piespēles, pārtverts rips, nu, daudz šādu rādītāju. Un Kārlim ir 3. labākais rādītājs, un 20. ir arī vēl viņa partneris Rodrigo Lamiņš un Matīcins. Interesanti, ka neviens no Baltkrievu komandas aizsargiem labāko 30 aizsargu vidū nav, bet tas tomēr nav galvenais rādītājs. Jo līdz šim aizvadīts, Baltkrievu aizdījuši par 1 spēli mazāk. 1-1, mūsējiem skaitliskais pārsvars. Lūk, jūs redzat arī, cik laika vēl jāspēlē, bet bīstami. Matuškins. Panduļs un Grigorjevs. Panduļs, mūsu komandas kapteinis ir Matīcins. Boldaviško. Matīcins. Pirmajā spēlē nebija šī kreisajā stūrītīs, cik laiks tātad nav atkārtoties, jūs redzat minūte un 15 sekundes. Beresņevs ar baldonieku izdara spēlētāju nomaiņas Aleksandrs Beļļauskis. Laukumā nāk, manuprāt, šobrīd labākā mūsu maiņa, kurā spēlē Znaroks, Pavlovs un Vītoliņš. Nu šeit čempionāta statistiķi ir sekretariāts, pareizāk sakot, vienu iegūto vārtus nočiepa Pavlovam, ieskaitot nevis 18, tas ir Pavlovs, bet 8 Fanduļam. Taču Pavlovs spēlē pagaidām rezultīvu, labi, 3 vārti gūti, un
šeit aktīvi cīnās centrā Znaroks un ļoti rezultīvs piespēles izdara Harijs Vītoliņš. Mums ir skaidrs, kā vairākumā vēl tātad minūti. Čudīnovs, viņam ir labs spēcīgs metiens. Jā, metiens ir labs, arī Gavrīlas spēlē labi. Znaroks. Aiz vārtiem Paulovs. Vārds priekšā Znaroks tur. Viņi divi. Un kas nu būs? Šeit, ka vārti izkustējušies. Jeb nē. Es nesapratu, spēlētāji arī skatās uz galveno tiesnesi. Patīsimies atkārtom. Čudīno metiens. To nevar redzēt, bet es pieļauju, ka arī pats tās mazliet ir aizsargs tīklu, tur jau ir tīklu, un līdz ar to skaidās, ka Ripa ir atstājis laukumu. Spēlētas 4 minūtes 33 sekundes. Pasaules B grupas hokeja čempionāts, Eindhovena, Holande, Latvija laukumā ar Baltkrievi rezultāts 1-1. Pirmajā trešdaļā vārtus goz Zankovets, otrajā rezultātu izlīdzināja Boldaveško. Mūsu komanda skaitliskajā vairākumā spēlē. Un pagaidām nekā, bet ir jāizmanto, tik tiešām ir jāizmanto šis skaitliskā vairākuma situācijas. Nu, mūsu komandai vairākumā šobrīd ir tikai 4. labākais rādītājs. Kā jau teicu, visvairāk ir spēlēts. Šeit, diemžēl, būs noraidīts Znaroks laikā. Pastīsimies. Lūk, Oļeks. Nebija redzams, bet šā vai tā Oļeks tiek noraidīts. Jeb apusēji? Nē. Nu, Semjonovs tāpat iepriekšējā spēlē laukumā neizgāja, bet tā kā viņš ir pieteikts, jo viņam, es jau teicu, savainots potīte, viņš parasti atceļ šīs 10 minūtes uz Baltkrievi. Rezultāts 1-1. Pagaidām Baltkrievi spēlē arī ar 4 spēlētājiem, taču pēc 5 sekundēm viņas būs jau pilnā sastāvā laukumā. Ripa vārtu priekšā. Un pārāk ašs leņķis, Ignatovičam bija pārāk ašs leņķis. Tagad mūsējie spēlēs skaitliskajā mazākumā minūti, 17 sekundes noraidījumu izpelnījās Znaroks. Metiens spēcīgs, bet neprecīzs Ignatovičs. Pankovs. Maciejevs, tātad mūsu divi uzbrucēji no 4. trīnieka. Kerčs un Maciejevs tiek sūtīti laukumā, lai ar savu aktīvu darbību mēģinātu neutralizēt pretinieku spēlētāju uzbrukumus. Jāmet ārā. Jā, arī atstāja un atstāja zonu, bet Kerčs to tomēr nespēja uztvert. Pankovs. Visu sāk no jauna Andrijaskis un, protams, Kabelka. Romanovs aizmugot pilnīgi pareizi. 5. numurs ir Romanovs. Mēs jau sāstīsim dzirdījumiem uz robežas un arī par to, ka viņš šeit noslēdza līgumu. Jā, pasaules B grupas čempionāta spēles un lūk Latvijas līdzjutēji. Latvijas līdzjutēji katrā ziņā šobrīd mūsie varētu justies, ka spēlē mājās. Atbalsts ir. Gavriļēnoks, Panduļs, Matīcins, Beļauskis, un Panduļs iemetienā ar Bekbulatovu. Spēlēm skaidriskā mazākumā. Nu, es nezinu, vai jūs dzirdat savos ekrānos vai ne, man šeit austiņās reizēm fona mikrofonu un es dzirdu tādu zupju lamāšanos un tas ir godīgs ļoti pretīgi. Cerams, ka varbūt jūs to nedzirdat. Tā, Baltkrievi, nu, tāda formas tā viņam ir Matīcins. Un 11 sekundes jāspēlē vēl mazākumā. Panduļs, Beļauskis, Matīcins, Grigorjevs. Tas ir mūsu 4. kolēģis Znaroks. Arī ļoti nikns šobrīd, bet pats vien vainīgs.
Vispār viņš nervozē šajā čempionātā, spēlē diezgan agresīvi, kā jau parasti, taču pieļauj arī daudz kļūdas. Labāk darbojas viņa partneri, kā jau teica Pavlos ar Vītoliņu. Panduļs iemetienā. Beļauskis. Čempionāta sākumā viņi abi spēlēja kopā ar Kerču, taču paši hokejisti palūdza treneriem, vai nevarētu viņu mainā iesaistīt masīvo, spēcīgo Čunčukovu, kurš varētu cīnīties aiz vārtiem un palīdzēt tehniskiem uzbrucējiem. Lūk, Beļausks pabeidz zonā. Neprecīzi piestāv, kurš varētu cīnīties pie apmals, tā teikt, melno darbu, un tad jau filigrāni Panduls ar Beļausku varētu izdarīt labus metienus. Nu, šeit palaida garām Matīcins pretspēlētāju Gusovu. Nu, viņš laikam arī iespēc mazliet pretiniekam, pastieties atkārtojumā. Gusovs, Matīcins, jā, nu, protams, Matīcins uzsits par rokām. Semjonovs bija izlaists laukumā, tātad spēles protokolā. Viņš jau ar to vien, kad atradās uz solītot spēlētāju soliņa, atsēdēja tās 2 minūtes, kas Narakam pienāks, jo viņam ir vēl arī 10. Jau ir atzīmējies, ka piedalījies šajā čempionāta spēlē. Vītoliņš iemetienā. Kerčs. Un Pavlovs neprecīzi piestāv. Piestāv neprecīzi, tātad iemetiens būs mūsu aizsardzības zonā. Igors Pavlovs. Nu, daudz uzskatījumu. Tas, lūk, arī ir Baltkrievijas komandas galvenais treneris Andrejs Sidorenko, 36 gadus vecs. Lūk, jūs redzējāt zaļajā žaketē. Hokejists, kurš ir spēlējis 7 klubos, tik tiešām 36 gados, Čeļabinskas Metalurgā, Čeļabinskas Traktorā, Minskas Dinamo, Maskavas Dinamo, Grodņiskas Progresā, Mendagorskas Metalurgā un Novopolskas Ķimika. Es to stāstu par Andreju Sidorenko. Un interesanti, ka mūsu komandā ir 2 hokejisti no Čeļabinskas, to es atceries, tāpēc, ka ieraudzīju Oļegu Zdaroku un arī Čudīnovs. Un tieši Čudīnovs tēvots komandai, kā teikt, tāds auču tēvs, kas mācīgi, kā jāspēl aizsargam, bija Sidorenko. Tas no tā, 7 minūtes 37 sekundes, Ripa ir aiz Baltkrievijas komandas vārtiem. Abas komandas spēlē pilnos sastāv. Vītoliņš ar piespēli, taču labi nospēlē aizsargs un neļauj Ripai ieslīdēt vārtu priekšā. Fedotovs tas bija. Čudīnovs ļoti saspringts spēlē. Komandas spēlētāji apzinās, ko var maksāt katra kļūda. Katra kļūda var maksāt ceļa zīmes vienīgo iespēju tikt uz A grupu. Jā, protams, es apsteidzu vajag, vēl ir mačs Šveici un tā tālāk, bet ja Baltkrievi uzvar, tad ir noteikumu pārkāpums, neapšaubām. Interesanti, ka arī nevis interesanti, es uztraucos, vai viņš ir guvis traumu vai nē. Lūk, tiks norādīts Baltkrievijas komandas hokejists. Šķiet, ka nekas nopietnas nav. Kāds ceļās kājās. Un norādīts ir 17. numurs. Tas ir Šitkovskis, Sergejs Šitkovskis. Tātad 2 minūtes skaitliskajā pārsvarā atradīsies Latvijas komanda. Pastieties. Māju kustība un nepareiza spēle ar kāju. Tās ir oficiālais formulējums. Dažs labs par klupināšanu. Man šis vārds nepatīk. Čunčukovs laukumā. Un tātad arī tam bija Ievs ar Ignatoviču aizsardzībā. Laviņš un Krastīņš. Šobrīd labākais aizsargu pāris mūsējiem, bet vairākumā arī spēcīgi met Čudīnovs, Matīcinam ir labs metiens, Grigorjevam, taču viņi nav tik ātri kā jaunie. Mūsu aizsargiem abiem 21 gads, bet Matīcins un Grigorjevu jau pāri vai ap 30. Metiens neprecīzi, tāpēc, ka ielikt priekšā pretspēlētājs. Piecas minūtes ir iedotas. 5 minūtes, nevis 2, bet 5. Nu, jāizmanto šāda situācija, tik tiešām ir jāizmanto. Jā, spēle tiešām ir ļoti bīstama. 5 minūtes. Protams, Baltkrievija tagad nervozē. Nu, viņi ienspēt iziet lēni. Spēlētājiem aiz uzlaukumā Fanduļs Beļauskas valda Vešku aizsardzībā Matīcins ar Grigorjevu.
8 minūtes 58 sekundes, rezultāts 1-1 un skaidrs, kā vairākumā Latvijas komandas spēlēs 4 minūtes 13 sekundes. 5 minūtes sots ir Baltkrievijas komandas spēlētājiem par rupju spēli pret mūsu komandas uzbrucēju Hariju Vītoliņu. Un Zarakam vēl atlikuši, es domāju, minūtes 5-6, bet šis viņa pārkāpums attiec tikai uz Naraku personīgi, nevis uz komandu. Nu, protams, trīnieki arī tiek izjaukti, bet tā, laukumā ir 5 Latvijas komandas spēlētāji. Beļauskas cīnās. Baltkrievi, protams, centīsies realizēt pārā no zonas, tas viņam neizdodas, un tomēr izdodas gan Matīcins, un kļūdījās mūsu spēlētāji. Izgājis. Vēl vienreiz būs metiens. Ārtūrs Malacis Arča. Lieliski Ārtūrs Valspēl, lieliski. 7 stundas šodien viņš lidoja, no rīta ieradās uz treniņu taisnā ceļā no lidostas mūsu Hokeja federācijas prezidents Uģis Magonis. Viņa atved lidmašīnu uz treniņu, viņš teica, es lidmašīnā gulēju, gatavojos jau lidmašīnā spēlēju. Protams, tas ir profesionālisms. Jā, pirmos vārtus, starp citu, mačā ar Šveici, Baltkrievijas komanda guva spēlējot skaitliskajā mazākumā. Arī lūk izdevās tāds ātrs izgājiens un Skabelka guva vārtus. Arī otrie vārti viņa, tieši viņam izdevās otrais pārspēt arī Šveicis vārtsargs Pavanī. Un mača beigās vispār notika kurios. Ripa bija aiz Pavanī vārtiem, rezultāts tobrīd 3-2 par labu Baltkrievijai, bet Ripa bija aiz vārtiem. Un Šveicis komandas vārtsargs pēkšņi slidot pie saviem spēlētājiem, izdarīt nomaiņu. Un Andrievskis ar savu augumu, kā jau teicu, meta 96 cm garš, nostūma pretspēlētāju un vienkārši Ripa ierādīja no iestūma vārtos. Un tā 4-2. Kāpēc vēl tik sīks stāsts? Gluži vienkārši var izrādīties, ka čempionāta beigās 3 komandām Latvijā, Baltkrievijai un Šveicē ir vienādi punkti, un tad jau tiks skaitīts arī savstarpējās spēļu vārtu attiecība. Un katrā ziņā tāds gājiens, ka vārtās atstāja vārtus, ka Ripa savā zonā aiz vārtiem pretiniekam un noraidījums. Labi krita Zankovits, skaisti krita, spēlēja teātri kanādiešu tiesnesim, bet būsim objektīvi. Noraidījums arī bija. Pastīties. Jā, protams, ka noraidījums. Bīstam spēle ar augstu pacelt nūju. Pilnīgi nevajadzīgs pārkāpums. Pilnīgi nevajadzīgs. Jo aiz Čudīno, tā nav redzēt ekrānā, bet aiz Čudīno bija otrs aizsargs, Sējējs, kurš varēja traucēt Baltkrievu uzbrucējam Zankovicam iziet tālāk uz priekšu un Čudīno. Jā. Leonīds Beresņevs. Tāda izdīva 5 minūtes. 5 minūtes pēc skatiskā pārsāka. Rezultāts ir 1-1. Uzvārds labi. Nu, pieņemsim, bet nebūtu gūt vārdu, bet pretinieks nogurs spēlējot mazākumā. Nu, un šī izdīva tagad ir palaista vējā, jo abās komandās ir pa 4 laukuma spēlētājiem. Tātad gan rezultāts ir līdzīgs, gan arī spēlētājs skaits laukumā līdzīgs. Bīstams izgājiens. Pankovs turpina cīņu. Nu, mūsēji augumā ir mazāk, ja to, es domāju, varētu teikt, jebkurā šīs grupas spēlē. Mūsu komandā nav ne tāda īsta policista, ne tāda arī masīva spēlētāja, kuri nogurdinātu pretinieks ar savu spēku spēli. Tehnika laba lieta, taču katrā komandā jābūt ne tikai tehniski, nevien tehniskiem spēlētājiem, bet lūk arī tādiem, kuri varētu iesaistīties spēka divcīņās. Šeit neiet runa nerunāja pat par pārkāpumiem, gluži vienkārši spēka spēle. Tie apmalis, tur bieži vien izšķirās, kas iegūst tripu, seko piespēl vārds priekšā, nu un tālākais jau viss atkarās ir viss vārdsarga meistarības ziņā. Matīcins Grigorjevs, Kerčs un Macievskis. Tāds ir mūsu četrnieks. Andrievskis tur cīnās. Nē, tas nebija viņš, partneris. Tas arī metiens Matīcins, raidījums uz vārtu pusi. 10 minūtes 47 sekundes. Rezultāts jau frāns 1-1. Ripa neatstāja zonu. Abas komandas spēl vienādos sastāvos, tomēr pārsvars pagaidām ir mūsējiem. Matievskis. Patriekšā Kerčs labi nospēlē, Galiņānoks ar nūju. Pēc uzbrukums? Nē, uzbrukums. Aizmugur. Jā, aizmugur ir 11. numurs. Bekbulātovs nevarēja spērt tripu, jo pirms tam tur bija iegājis viņa partneris Aleksejevs Aleksandrs. 11-11.
tāds lūk šāds cipari. Tas nozīmē, ka otrajā trešdaļā spēlēt 11 minūtes, 11 sekundes. 48 sekundes soda laiks ir mūsu hokejistam, mūsu Sansensim 2 minūtes. Jā, tāda izdzīva 5 minūtes spēlēt vairākumā un palaist garām šādu iespēju Čudino, kur izdarīja pārkāpumu. Panduļs, apvedīs pētnieks. Labi, taču piespēl tomēr izdzīt jau neļauj Beļauskis. Vārds priekšā Panduļs cīnās un viņu nogāž. Neatļauti turot ar rokām, jeb, precīzāk sakot, bloķējot. Droši vien tāds būs pārkāpuma motivējums. Jā. Tas ir labi. Un kā? Tur tālāk es redzat kanādiešu tiesnesi. Katrā ziņā spēlēt 4-3 ir labāk nekā 5-4. Hokejā, bet Vītoliņš, Kerčs, Sējējs un Kālis. Jā, Kālis Krastīņš. Tur rūts un spļaudās Znarovs. Vītoliņš. Kerčs šodien spēlē krietni vien labāk nekā iepriekšējās spēlēs. Viņš lieliski arī saprot, ka savādāk viņa ātri vien noņemt no laukuma. Būs metiens? Nē. 4-3. 4-3. Baltkrievu hokejistam noktus Nūja. Metiens. Sējējs. Labi spēlē Vācaks, bet Ripa diemžēl lido ārpus zonas. Un Vācaks nospēlē lieliski spēlē. Kā jau teicu, Gavrila, Gavriļonovs. Ripa droši vien spēcīgi atstās pret viņu. Šķiet, ka viss kārtībā. Interesanti, ka Vācāku kļūdas dēļ aizpagājušajā gadā izšķirošajā spēlē Baltkrievu vajadzēja pārspēt Ukrainā 3 vārtu pārsvaru, un tad jau aizpagājušajā gadā, respektīvi pagājušajā sezonā, jau Baltkrievu būtu B grupā. Un šie 3 vārtu pārsvars bija, bet 12 sekundes pirms spēles beigām kļūdījās Vācārs. Tas bija cits Vācārs, kuram ir 100 kg svars un 1,91 cm augums. Viņš šobrīd ir 3. Vācārs Baltkrieviem, Paķikovs Leonīds. Nu, kā teica Paķikovs, uz gadu attālinē Baltkrievis izredz uz B grupu. Šodien Baltkrievis spēlē B grupā. Protams, hokeja skola Baltkrievijā izcenis ir slavējama. Taču tas nenozīmē, ka mūsu vienība to nevar pārspēt. Četri pret 3, bet tagad laukumā jau 5 Latvijas komandas spēlētāji pret 3 Baltkrieviem. Jārealizē vairākums. Čudijovs neizlaida Ripu, neizlaida Kerčs. Sējējs Normundam metiens, piespēl pats, vēl vien piespēl metiens, Ripa, kur vārtos? Ripa ir vārtos, 2-1. Skaidriskais vairākums tiek realizēts. Harijs Vītoliņš. Es iedomāties, kas šobrīd priecājas viņa tēvs, mūsu Hokeja federācijas darbinieks, lūdzu piespēle. Un Harijs ir pretīs 2-1, bet joprojām mums būs skaitliskais vairākums. Tātad jau atgādina, ka Baltkrievijas komandas spēlē 3 laukuma spēlētāji, mūsējiem 5. Tagad Baltkrieviem 4. Sējējs. Noteikti Normundam būs piespēle. Jā, labi. Labi, 2-1. Un 49 sekundes. Tas bija spēles laiks vēl, cik ir aizdīts otrajā trešdaļā, 12-29. Atgādina, šī ir tiešā translācija no Eindhovenas pasaules B grupas čempionāta spēle. Latvija un Baltkrievija. Latvija atrodas vadībā rezultātu 2-1 un 33 sekundes. Vēl spēlēs skaitliskā vairākumā Ripu Beļauskis. Matīcins, nemet. Piespēlās priekšā un nē. Vēl viena kļūda. Panduļs. Matīcins. Beļausks cīnās aiz vārtiem. Pārsvars mūsiem, bet mūsu spēlē visu laiku vairākumā. Nu vēl vienu Ripu vajadzētu, bet laikam jau neizdosies realizēt šo vairākumu un Baltkrievijas komandas spēlē pilnā sastāvā.
Bīstam var iziet 1-1, jā! Diemžēl iziet 1-1, Grigorjevs pagūst Grigorjevs. Kavēt pretinieks spēlētāju Zankovets, un tas nespēja izdarīt metienu pār turības vārtiem, taču uzbrukums turpinās. Boldaveško, ripārā no zonas. Jā, ripārā no zonas, tā ir zem Boldaveško. Viņš nejauši uzskritāja virsū, tā kā 2 minūšu pārkāpums nav. Kmiļs grūstās ar Fandu, spēle netiek pārtraukta. 13. numurs Kovaļovs, Andrejs Kovaļovs, kurš šodien spēlē pagadām neko nav parādījis. Kovaļovs. Un arī pats aizonu. Laviņš izdarīja grūtībām piespēle partnerim. Rasarko. Būs metiens, jā. Labi spēlē mūsu Arturs ir, bet tur aizsargiem ir jābūt uzmanīgākiem pret pretinieku spēlētājiem. Jāstum, jāgrūž prom no mūsu vārdsargā. 14 minūtes 12 sekundes, 2-1 Latvijas izlases atrodas vadībā mačā ar Baltkrievijas vienību. Lūk šis izgājiens un labi, ka Grigorjevs paguva kavēt metienu. Atgādinu, ka pirmajā trešdaļā vārtus guva Zankovets, tieši tas pats Zankovets, kurš izgāja tagad gandrīz 1-1. Nu, jāteic, pats vienvainīgs būtu tāds ātrums kā mūsu Helmutam Balderim, viņš būtu noteikti izrāvies 1-1, bet tāds kā Balderis ir 1-2 un viss. Tādi meistari. Arī Fīdoliņš iemetienā cīnīsies ar Pankovu. Sējais. Protams, Baltkrievijas komanda tagad centīsies vairāk uzbrukt, kas cits viņiem atliek. 5,5 minūtes jāspēlē, un Čudinovs, 2. trešdā Čudinovs raidīja ripu pāri visām zonām. Iemetiens Artūra Irdes sargāto vārtu zonā. Baltkrievijas komanda arī spēlēs šobrīd vēl visu laiku ar 4 uzbrucēju trīniekiem. Arī viņiem bija tāda doma spēlēt ar 3, bet, laikām tiek mainīt un nav ko komentēt, viss ir redzams. Znaroks, kurš saņēma 2:10 minūtes. Panduļs iemetienā cīnīsies ar Bekbulātovu. Beļauskis, Fanduļs, Boldaveško. Mūsu treneri uzbrucēju trīniekus nemaina pagaidām. Arī pats aizonu Fanduļs cīnās ar Kmiļu. Kovaļovs. Redziet, individuāli meistars viņš ir labs, taču arī Krasniņš ir labs aizsargs. Kā nekā, Somijas pasaules čempions, vienības vicečempions. Tāpat kā Fanduļs, protams, abi divi spēlēja Jurzīno vadītajā klubā. Kmiļs. Jā, tagad Baltkrievijas komanda uzbrukējiem biežāk un biežāk. Lieliski nospēlē Kālis, lieliski, malacis. Spēlētāja nomaiņa. Krasniņš piespēle. Beļauskis un nav noraidījuma. Tagad ir noraidījums. Beļauskis savu panāca un ir noreiz iemet apalē. Nevajag atbildēt, tikai nevajag atbildēt, lai ir noraidījums pretiniekam. Lūk, Baltkrievijas komandas spēlētājs atkal tiek noraidījums. Paši vien pretinieki vainīgi ir. Viņi gan mēģina spēlēt aktīvi, varbūt komandas galvenais treneris Sidorenko noskatījies maču ar Lielbritāniju, redzēja, ka mūsu komandai nepatīk tāda asas. Nē, par šo nav noraidījums. Noraidījums būs par nākošo momentu. Lūk, tagad skatieties, kā tiek apmalē iemests mūsu uzbrucējs. Lūk, par šo pārkāpumu ir 2 minūšu sots. Baltkrievija mēģina darīt to pašu, taču viņiem tas neizdodas. Rafinētāk spēlēja Briti. Matīcins. Ripā atstāja laukumu. 2-1, un tomēr tik daudz iespēju spēlēt vairākumā ir jāgūst vēl 1 vārti. Tambijevs, Leonīts Tambijevs. Dānijas
čempionāta rezultātīvākais spēlētājs. 110 punktus viņš guva, viņa komandas 4. vietā. Nu, viņš spēlē kopā ar Ignatoviču ne tikai šajā Dānijas klubā, bet arī Latvijas valsts vienībā. Čunčukovs neizdodas uztēt ripu. Minūte 37 sekundes. Vairāk man jāspēlē. Tambijevs. Grigorjevs. Ripa tur ieslēgs uz spēlētājiem. Tambijevs palīgā nāk Grigorjevs. Tiesnesis, kā jau kanādietis, viņam patīk, ka spēlētāji cīnās kā apmalis un maču nepārtrauc cīņu. Nu, minūte pagājusi pa tukšo vairākumā. Tambijevs. Piespēl Pālovam. Labi nospēlēja pretinieka aizsargs Matuškins. Un Pankovs jau iet uzbrukumā pret viņu Matīcins. Un bīstami. Un tev... Jā, šeit kļūdījās Artūrs, bet interesanta situācija. Divi šitādi tēviņi un mazais Ignatovičs. Artūrs šoreiz kļūdījās. Kļūdījās, atlaida ripu, bet pēc tam pašaizliedzīgi metās ripas ceļā un Andrievskis būtībā viņam vajadzēja būt vārdus. Situācija bija ļoti labvēlīga. Pasties atkārtojumā. Lūk, un šeit ripa izslīd. Artūrs kā mēģina izšķist, un šī situācijā, protams, Andrievskim bija jāgūst vārti, jo Vārtsargs gulēja uz ledus un vairs neko nevarēja izdarīt. Nu, vajag arī veiksmi. Atcerēsimies iepriekšējos čempionātos. Veiksmi nebija mūsu sabiedrotā. Varbūt, ka būs šajā. Būs norādījums. Nevis būs, bet jau ir apusējis. Andrievs tiek norādīts. Šeit jāteic, tablo nevisai ātri, pat teikt, lēni parāda, un tā kā es komentēju, man ir austiņas, es nedzirdu, ko saka spēļu informātors, tikai raugos uz tiesnešu žestiem. Leonīds Beresņevs, bet norādīts ir abās komandās spēlētāji, bet tā kā jau bija norādīts mūsu komandā, tad 5-4 laukuma spēlētāji paliek. Protams, soda laiks tiek ieskaitīts, bet spēlētājs skaits laukumā no tā nemainās. Sējies taču Dinamo aizsardzībā. 17. minūte arī skeptiskā mazākumā Latvijas komanda. Nē, kļūdos. Nē. Tieši otrādi, mēs esam skeptiskā vairākumā, jā. Pālovs. Matuškins. Man samulsināja tas, ka 2 spēlētāji, bet Znarakam jau bija 10 minūtes sods. Čudinovs. Kerčs uzņem ātrumu, saņem ripu. Ātrāk vajag mazliet ātrāk. Kerčs iet pat zonā. Jā, iet pat zonā un neprecīzi apspēlē 2. Izgājis 1-1. 1-1 Kovaļovs un Irbe. Ripa lido garām vārtiem. Labi, ka tā Kerčs. Jā, 2 izdevības ir Baltkrieviem. Kerčs. Arī partnerim. Harijs Vītoliņš ar ripu un metiens. Kari ripa vārtos! Vārtī! Nu, malacis Harijs. Otrie viņa vārds jāspēlē. Un cik ļoti svarīgi. 3-1. Pirmās vārds no Polda Veško. Harijs Vītoliņš jūs ekrāns. Viņš tiešām šodien ļoti pelnīt pieminu vairāk kārt. Lūk, kāds solo un kāds metiens. Gavrila guļ un gan jau piecelsies. 3-1 jāspēlē vēl šī periodā. 2 minūtes 30 sekundes otrajā periodā. 3-1, un pirms tam bija 2 izdevības, kur neizmantoja ne Andrievskis, ne Kovaļovs. Abi 2 labākie Baltkrievijas komandas spēlētāji. Pirmā gadījumā Andrievskis nepārcēla ripu pāri gulošam Artūram, un Kovaļovs izgāja 1-1 nerealizēja. Jā, var teikt, ka kļūdījās uzbrucējs, bet var teikt arī, ka šajā duelī uzvarēja Vārtsargs, jo Vārtsargs piespieda kļūdīties Kovaļovu, kur šeit uzskata par čempionātu vienu no labākajiem spēlētājiem, kura dēļ speciāli ir no Krefeldas atbraukuši līdzjutēji, kuri Kovaļovu dēļ tiešām atbalsta Baltkrievijas komandu. 3-1 par labu Latvijas komandai.
7 minūtes 44 sekundes aizvadītas otrajā trešdaļā. Rezultāts 3-1. 3-1 laukumā. 5 mūsu spēlētāji, 4 Baltkrievijas komandā. Skatītāji kliedz 4. gluži kā Rīgas sportspilī, bet te nav Rīga, te ir ESVN Holande pasaules B grupas čempionāta spēle. 4. mūsu komandai 3 uzvaras pagaidām pār Lielbritāniju, 6-5, 6-1 pārstāt Japānu un rezultātu 5-3 Baltkrieviju, bet galvenie 2 mači šodien ar Baltkrieviju un čempionātu pēdējā spēlē 20. datumā ar Šveices komandu, kura iepriekš spēlē pasaules elites grupā. Fanduļs ar Beļauskas cīnījās, joprojām laukumā iet pretinieks zonā. Redzat, cik apēc spēlēt otrajā trešdaļā, 3-1 metiens platiem, kripli vai garām vārtiem, tas bija Matīcins, ripēls ejam. Mūsu ieskaitliskā vairākumā. Beļauskis piespēle Matīcinam, tālāk vēl Fanduļam, bet Fanduļs ir tālu no vārtiem nos, Matīcins pasmetīs, vēlreiz Fanduļam. Fanduls, Matīcins, Maksis nemet vārtiem, neizdara piespēle. Matīcins, rip trāp mūsu spēlētāju un šeit drosmīgi Fanduls metās priekš, taču pie tās ātrāks bija pretspēlētājs 18. numurs cīnās Zankovets. Ripa paliek zonā. Sējējs tālāk Boldaveško, Beļauskis. Neprecīzi piespēles, tur viņam aktīvi uzbruka Kabelka. Zankovets iet zonā. Baltkrievija maina sastāvu, mūsējie. Mums to grūti izdarīt, mazlietiņ. Viens spēlētājs nomainījās. Laukumā Čunčukovs, Stambijevs jau, Ignatovičs un ripa ir mūsējiem. Pēdējā minūtē vairākumā jāspēlē 40 sekundes. Nu jāuztrauc arī no pretuzbrukiem, taču šeit ripa Stambijevam. Stambijevs, pārāk asleņts arī pretī bija un bloķēšana. Vēl viens noraidījums. Taču šoreiz noraidījums ir mūsu komandām. Par bloķēšanu tiek noraidīts Čunčukovs. Deviņas minūtes 20 sekundes spēlēts otrajā trešdaļā. Rezultāts 3-1. Bija 0-1. Protams, varējām vēlēties, lai būtu lielāks pārsvars, jo tomēr kanādiešu arbitrs ir bargs pret Baltkrievijas hokejistiem. Taču ne jau bargs, tas būtu tas pats, kad ja mēs varētu teikt, ka jau regulētājs speciāli iededzina zaļo gaismu. Nē. Baltkrievi paši pārkāp noteikumus un par to tiek arī sodīti. 4-4 lauku spēlētāji, atlikušas 15 sekundes un pilnā sastāvā spēlē Baltkrievijas komanda. Vajadzētu izturēt šīs atlikušās 10 sekundes. Lūk, jūs redzat, cik laika palicis. Ripa ir mūsējiem. Daroks, jā. Tātad viss kārtībā. Pēc otrās trešdaļas rezultāts spēlēs starp Latviju un Baltkrieviju 3-1 mūsu valsts vienības labā. Pēc pārtraukuma, protams, Latvijas televīzija reportāžu turpinās. Turklāt tiešo reportāžu. Un tā, atkal esam Eidhavenā. Šeit Latvijā pie mikrofona Maris Andersons, un es stāstu par Latvijas un Baltkrievijas valsts vienību spēli. Tūdaļ sāksies trešais periods, un tiem, kas tikko atnāca pie televizora, priecājieties. Rezultāts 3-1 par labu Latvijas komandai. Baltie ir Baltkrievijas komanda. Tagad tikko atnes arī man statistikas materiālus. Neesmu vēl pat pagūst viņus kārtīgi sakārtot. Tātad es skatos un stāstu. Mūsu komandai šobrīd ir 6 mazie sodi, 12 minūtes plus Znaroka 10 minūtes. Tātad 22 soda minūtes. Nevēl es to stāstu, jo šodienas mačā mūsu komandai ļoti bieži nācies būt vairākumā. Tas ir ļoti labi. Tikai slikti, ka šis vairākums
es teikšu tā, realizēts ir uz 4, varēja būt arī 5. Jo Baltkrievi nopelnījuši 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mazos sodus, 16 minūtes, kā arī 5 minūšu sodu. Turklāt 5 minūtes, kā jūs saprotat, nav 10 minūtes, kad netiek spēlētājs skaits ierobežots laukumā. Beļauskis iznāk aiz viņa Boldaveško. Spēlē vienā trīniekā. Un mūsu komandā tieši Boldaveško guva pirmos vārtus, izlīdzināja rezultātu vispirms pirmā trešdaļā 13. minūtē. Panākumu guva Zankovets 0-1. Un pēc tam jau sākās mūsējo panākumi Boldaveško un divreiz Harijs Vītoļs. Turklāt Harijs Vītoļs arī nopelnīja mūsu komandai 5 minūtes. Tieši viņu, kad viņš apveda pretinieku, rūpi kavēja pretspēlētājs. Labi, ka Harijs negūta traumu, un labi, ka mūsu komandai bija 5 minūtes. Kāds solo gājiens, 20. numurs apspēlē Gavriļ Ļenako un Tudaļ. Galvenais tiesnesis no Kanādas sāks maču, respektīvi šī mača 3. periodu. Skaitliskais vairākums šobrīd ir Baltkrievijas komandai, un tātad tā arī atrodas mūsu komandas aizsardzības zonā. Labākais trīnieks, Pankovs, Kabelka, Andrievskis. Viss kārtībā, Ripa, kur ir Ripa? Nu, es nobijos, es tiešām nobijos. Likās, ka Ripa lido garām Artūram, tā arī lido garām, taču garām arī vārtiem. Ripa atstās zonu neatstāja, diemžēl neatstāja. Matuškins piespēlē Andrievskim. Matīcins Kerčs cīnās aktīvi un Ripa vidējā zonā. Beļauskis 1-1. Kerčs kreisā malā. Beļauskis pats vedīsies, jā? Tas ir labi. Laiks rīt, labi. Labi Beļauskis nospēlēja. 33 sekundes mazākumā. Kabelka. Andrievskis tiec vēl patim. Laba kombinācija. Bīstam situācija. Un šeit precīzi nospēlē Artūrs Ilgas. Cik labi, ka Artūrs atlidojas. Tiešām, cik labi. Kabelka, jā, nu viņš ir savainots. Viņš tiešām ir, es nebaidos teikt, varonīgs puisis. Jo nebija jau izmežģīts plecs kā Baltkrievu. Visu laiku stāstīja visiem, gan treneri, gan pat žurnālisti man blakus. Nu, domādam, ka es pastāstīšu mūsu treneriem. Nē, Kabelka spēlē, tik teikt. Kabelka jau gandrīz brauc uz viņu. Taču, protams, viņam ir grūti. Bet nemazāk grūti ir Normundam Sēn, kurš ir laukumā, kurš arī guva nopietnu savainojumu. Britu hokejs neizdarīja pārkam. Tas bija tāda nejaušība, ledus sliktā kvalitāte, tāda gropa bija ledu un Normunds paklupa un ietriecās apmalē. Bet pārējie hokejs gan guva savainojumus pateicoties pēdiņās, protams, Britu hokejs trupībām. Pilnā sastāvā spēlējam. Minūte 25 sekundes aizdīts pēdējā trešdaļā, +2, es teikšu tā, rezultāts 3-1. Kovaļovs, Znaroks. Nu, varbūt Oļeks šoreiz pareizi darīja, vienkārši izmeta Ripu no zonas. Jā, iemetiens būs mūsu aizsardzības zonā. Minūte 42 sekundes spēlēts pēdējā trešdaļā, rezultāts 3-1 Latvijas komandai pa labu mačā. Baltkrievi metiens mūsu vārtiem. Pašaizlīdzīgi nospēlēja Kālis Krasnīgs tomēr. Nē, Ripa neatstāja zonu. Ripa neatstāja un te jau cīnās Rodžers Rodrigo Laviņš. Un Boldaveško. Protams, Baltkrievija tagad nāks virsū kā mākonis. Kas gan cits viņiem atliek? Tribīnes skandē 4. jau teicu, mūsu līdzjutēji ir formā, ne tikai mūsu valstsvienības svētāja formā, bet arī uzmūdīt tā, kā nāks, tā vajag. Laviņš. Aktīvi spēlē pretinieki. Ignatovičs, Macijevskis. Šeit Leonīts neieraudzīja tam bijos, ka tiek izdarīts Ripas lido viņam visu un gāja nomainīties. Kerčs, Macijevskis un Niži viņam jābūt ir. Beidzot, kanādietis. Nē, tur nav nekādas grūstīšanās, vienkārši nokrīt tāpat aizpēc cepura. Lūk, jūs redzējāt tūplānā ledus, diemžēl, to atzīst. Gandrīz vai katrs mūsu komandas spēlētājs ir sliktā kvalitātē, mīksts pārāk, tāpēc jau ir Normunds paklupa.
Jā, šeit Holandē jau iestājas pavasaris. Tik zinu, Latvijā nesen vēl bija ļoti augsts, nemīlīgs laiks. Šeit ir pavasaris un no tā tieši ledus kvalitāte, tāpēc, ka tomēr šī ledus pils nav pārāk sarežģīta un kompresori laikam nestrādā. Strādā, protams, ar pilnu jaudu, bet tomēr nespēja nodrošināt ledu tādā augstā kvalitātē. Bīstami! Viņš labi nospēlēja Matievs, kas uzbrucējs nāca palīgi aizsargiem. Beigās aizsardzībā spēlē ne tikai aizsargi, bet arī visa komanda. 3 minūtes 9 sekundes. 3-1 pa labu mūsu komandai. Baltkrievi nāk virsū, metiens vārtiem, Normons Sejas ripu. Matīcins, mūsu komandas kapteinis. Labi, viss kārtībā. Vārds uzstāties uzbrukums. Boldoveško viens pats. Tas tik darīs. Viņš gāja zonā tikai tāpēc, lai spēlētāji, mūsu komandas spēlētāji izdarīs nomaiņu. Panduļs. Matuškins. Vācieši, es jau teicu, Krefelds līdzutēji mēģina pat liekt šaibu. Jā. Un viņa augstu acīm redzot iemācīs. Taču pagaidām Kovaļovs nerealizēja pat izgājienu 1-1 kmiļs. Taču ar katru brīdi Baltkrievi uzbrukums kļūst bīstamāki. Un tagad pārspēja Viļauskas ripu. Tomēr arī paguva Gusevs, viņu kavējs Gusovs. Znaroks arī aktīvi spēlē. Aiz vārtiem Znaroks piesta partnerim. Un arī papiespiesta aiz vārtiem pie ledus. Gavriļenoks, Aleksandrs Gavriļenoks un Oļegs Znaroks. Šodien pagaidām viņš tikai nopelnījis 10 minūtes. Noraidījumu nav. Šeit vienkārši spēlētājs bija uz rezervistu soliņu. Abas komandas spēlē pilnos sastāvo Artūrs Irbe. Znaroks. Iemetienā. Viņš uzvar. Labi. Taču divu cīņu turpinās ar Fedotovu. Vītoliņš. Aiz vārtiem ripa ir Harijam. Atspēlēs aizsargam, jeb tomēr atstās Pavlovu ripu. Ja pasvedīsies tur cīņa pie apmalis. Un Krasniņš, tur mazliet jau Pavlovs ar sports sāk vicināties kojām. Un norādījumu nav norādījumu. Tā bija spēka spēle. Rastoļko. Piecas minūtes. Jā, Latvijā. Baltkrievija. 3-1. Čunčukovs. Ignatovičs. Tam bijām piespēli. Jā, Ripa Leonīdam. Tam bijās. Čunčukovs nebija vārds priekšā. Tagad jau Zankovets ar Ripu. Ignatovičs. Kādā ziņā šobrīd mums ietiek galā ar galvenā treneru norādījumiem. Pārtraukumā runāju. Dažus vārdus ar Berešņiem. Viņš teica, galvenais neļaut Baltkrieviem ieiet zonā un kombinēt. Jau video zonā jābūt aktīvai pretspēlē. Pagaidām, kad pavadīts 5 minūtes 36 sekundes, mūsējiem tas izdodas. Un tagad uzbrukums. Andrievskis piespēl partnerim. Kabelka. Laba piespēle. Labi tomēr, ka patraucēja mūsu aizsardz, taču arī līdzētu vārtos būtu vārtu guvums, jo Artūrs bija labajā stūrī. Pārmetiens pilnīgi pareizi, Matīcins rāda ripu pāri visām zonām, vajag izdarīt spēlētāju maiņas. Piecas minūtes 59 sekundes spēlēts pēdējā trešdaļā. Pasaules B grupas čempionāta viena no 2 svarīgākām spēlēm Latvija, Baltkrievija. 3-1, pa labu Latvijas izlasēji. 3-1. Bija 0 pret 1. Lūk, redziet, Ripa būtu gājusi vārtos. Labi, ka tā. Šodien veiksme arī ir mūsu pusē. Sejais, Šudinovs, Niživijs, Kerčs. Nenosauc tikai Matievs, tātad Rips pieskarās, gan izvēl visi 5 spēlētāji ļoti aktīvi spēlē mūsu uzbrucēju vidējā zonā. Ļoti aktīvi un neļauj Baltkrievam iet zonā. Tagad tomēr iegāja, bet ar spēku. Bez ātruma. Cīņa ir aiz vārtiem. Nedrīkst ļaut mest.
Nedrīkst ļaut mēs no tādām pozīcijām. Izgriezās no aizvārtas pretinieks spēlētājs un gandrīz uzmeta brīvi plātiem Kerčs. Aleksejevs pret viņu. 2-20 numura. Aleksejevs nostūm Kerčs malā, piespēlē Kovaļovam. Kovaļovs pas. Jā, nu, mēstas viņš ir liels un tomēr ripu arī zaudē Beļauskis. Tas nekas, lai būtu tā jāspēlē, nevis pārgudri, bet šī situācijā vienkārši. Kovaļovs. 6 minūtes 55 sekundes Artūrs Irbe. Lūk, Kovaļovs un trāpīja ripu mūsu aizsargam. Mūsu līdzjutējs. Kad es ņēmu pilību, viņus labi var dzirdēt. 6.55. Šādi skaiti ir tablo. Aizdīs tik daudz laika pēdējā periodā. Ripa atstāja zonu. Laviņš. Mūsu aizsargs jau uzbrucēja vietā, cenšas kavēt pretinieku. Baldoveško. Un Beļauskis. Pa kreisi Fanduļs. Fanduļs krīt, taču iet zonā Beļauskis. Pa kreisi to Fanduļs. Piespēlē! Fanduļs vēl vien piespēle. Ripa nav piespiesta. Cīņa var turpināties. Jā, arī mūsiem bija labi izdzīve Fanduļam. Tāds spēkas spiediens no Baltkrievijas komandas. Jā, 3 spēlētāju maiņas un būs norādījums mūsu komandā. Darbīstam spēlē augsts pacelt nūju tāds traktējums. Zankovecam ar nūju galu iesit pa seju viens no mūsu spēlētājiem. Skaitliskais vairākums būs Baltkrievijas komandai 7 minūtes 35 sekundes spēlēts. Rezultāts 3-1 un 2 minūtes mūsu atradīsies skaitliskajā mazākumā, jo norādīts Kālis Krastīņš. Fanduļs labi izdzīve viņam bija. Tāds moments, lūk, atkārtojumā paskatieties. Nē, tā ir epizode, kad savainojumu guva nelielu savainojumu Baltkrievu hokeju. Tagad jau mūsu komandai jāparāda, ko tā prot cīnoties mazākumā laukumā Znaroks, Vītoliņš, Maticins, Grigorjevs. Paši pieredzējušākie spēlētāji. Kabelka tiek kavēts, noraidījuma nav. Divreiz pa 2 ir iedots sods Kālim Krastīņam. Slikti bīstami! Garām vārtiem, šausmīgi bīstams moments, Kabelka. 4 minūtes mūsiem mazākumā jāspēlē bīstami. Jā, tagad iestājas grūti laiki. 3 minūtes 34, jo, jā, nu šeit direktorātā pirms čempionāta tiesneši īpaši uzsvēra inspektori uzsvēra to, ka spēļu galveniem tiesnešiem ir bargi jāvēršās pret 2 pārkāpumiem. Pirmais, ka pretinieku spēlētājs tiek grūsts apmalē vienalga vai ķermeni vai rokām, tātad 2+10 automātiski un par bīstam spēle ar augstu pasaules nulli. It kā jau uz atklētas negūna nekādu savainojumu un tomēr Kālis Krastīņš. Lūk, jūs redzat, mums ne tikai aktīvākās, bet arī skaistākās līdzjutējas ir. Kālis Krastīņš nopelnīja 2 reizes pa 2 soda minūtēm. Čudīnovs grūtas, 3,5 minūtes, jāiztur, Sējais cīnās. Čudīnovs, Sējais, 3 Baltkrievi un 2 Latvijas izlases spēlētāji. Pārs priekšā ir Rastoļko, tomēr cīņa ir aiz vārtiem. Tambijevs. Bīstami, Ripa pie Artūra. Ripa Artūram. Lēni tiek izdarīts spēlētāju maiņas. Protams, tas ir vajadzīgs mūsu komandai. 3 minūtes 6 sekundes Irbe. Kā Amerikā viņu sauc Airbe. Sidorenko, Baltkrievijas komandas galvenais treneris. Un tur, lūk, jūs tālumā redzēt viņu palīgu ar tādu, ar plāksteri. Uz uzās, jā, viņam tik sasniegts vilis, jo teicu, pirmajā trešajā Ripa trāpīja tieši tajā trenerim. Nu, tā gadās. Kerčs pietur Ripu un tagad mierīgi izmetu ārā. Labi.
2 minūtes 50, jā, Lodziņā ir arī Kerčs, noraidījuma nav. Taču bīstami iesāk uzbrukumu Baltkrievis, labi pozīcija metienam un pārāk ilgi ar metienu kavējās Kovaļovs. Jūtams, ka arī Baltkrievu labākie spēlētāji nervozē. Nu šodien pret Kerčs pretenzīm nav. Graziņam mazāk viņš spēlē aktīvi, nu šeit, nē. Šis pretens jau bija tēlots, jo bez šaubām hokejā bez tādiem 0-5 neiztikt, un tas nebija tāds pārkāpums, vispār nebija pārkāpums. 2 minūtes 39 sekundes un spēlētas 8 minūtes 56 sekundes, rezultāts 3-1 Latvijas izlases labā. Mazākumā. Spēlēja mazākumā Kerčs, Ripa atstāja laukumu. 2 minūtes 28. Laviņš pa kreisi, vidū Kerčs, pa labi bija Grigorjevs. Iepriekšējā spēlē 20 minūtes viņš nopelnīja. Pārtraukumā daži puiši pienāca un teica, balsis jau ir aizsmukušas. Ko lai dara? Tāds ir līdzutē liktenis. Kārlis Krasniņš noraugās, kā cīnās viņa partneri. Pagaidām 3-1 ir. Andrievs Kabelka vārtu priekšā. Nu, ja jau Kabelka var cīnīties vārtu priekšā, taču plecs savānams nav tik bīstams, jo vārtu priekšā ir visasākie cīniņi. Andrievs neot ar ripu, tomēr viņš aplet Kerču. Centrā Beļauskis nosēc tā labo malu. Pagaidām, kamēr spēle ritais vārtiem vai laukums stūros, viss ir kārtībā. Un Ripa atstāja zonu. Sējais Čudinovs, Znaroks un Vītoliņš. Tāds ir Latvijas izlases četrnieks. Minūte 38 sekundes mazākumā jāspēlē, bet šajā periodā vēl 10 minūtes. Rezultāts ir 3-1 Latvijas izlases labā. Jā, ja spēles pirmajās divās trešdaļās biežāk vairāk atradās Latvijas komanda, tad pēdējā trešdaļā Baltkrieviem šī lieliski izdevība atspēlēties pagaidām, tas viņiem neizdodas. Taču cik daudz spēka prasa šī cīņa mazākumā. Leonīds Beresņevs, mūsu komandas galvenais treneris. Zankovejs, Tambijevs un Čudinovs. Un Ripa piespiests apmalis. 48 sekundes mazākumā jāspēlē. Sergejs Čudinovs labākais spēlētājs mūsu izlasē iepriekšējā mačā. Nu, lai būtu tā, ka arī šī melodija noder mūsu līdzjutējiem 3-1. Šeit Eidhovena pasaules B-grupas čempionāta spēle. Tiešā pārājas Latvijas televīzijas sadarbībā Latvijas Hokeja federācijas firmu Liplats rāda tiešajā translācijā maču starp Latvijas un Baltkrievijas izlasēm, vienu no diviem svarīgākajiem mūsu vienības spēlēm. Četrdesmit 8 sekundes mazākumā jāspēlē. Šobrīd tiem, kas laukumā nav, protams, nekādas līksmes, ir saspringta cīņa. Tambijevs pret Andrievs. Parasti Andrievs cenšas nostumt pretnieku, šoreiz tīri uz iemetienu. Ārturs iziet no latiem. Precīzi izmet Ripu no zonas. Andrievs. Pusminūte, un Ripa neatstāj zonu. Protams, pārāk lēni lidoja Ripa. Mūsiem izdodas pretnieku piespiest cīnīties aiz vārtiem. Un mazie augumais Ignatovičs, Andrievs, ka viņš atņēma Ripu bīstams situāciju. Aizpēc kļūdījās varēja piespēt centra un būs vēl viens noraidījums. Jā, 4 minūtes bija skats, kā mazāk mēs spēlējām. Un tagad, kad palikusies 12 sekundes Krasniņam, vēl 2 minūšu sodu
saņem Grigorjevs. Tātad 12 sekundes spēlēm trietā pret 5. 12 sekundes. Nu, protams, noraidījums bija. Tiesas no Kanādas, tiesā pretī. Protams, tādējādi tiek izjaukt arī spēles, teiksim, gaita. Laukumā nāk, biežāk laukumā atrodas spēlētāji, kuri ir līderi, protams, viņi nogūst. Nu, bet pēdējā trešdaļa, 8,5 minūtes jāspēlē. Protams, pasaules čempionātā nekādu pagarinājumu nav. Nešķirts ir un paliek neizšķirts. Pēc 7 sekundēm laukumā nāk Kālis Krasniņš pa kreisi, pa labi Konstantīns Grigorjevs. Leonīds Beresņevs izvēlās, kuram iet laukumā. Vispār paliek Baltkrieviem. Viņi iet zonā, Kālis laukumā, tomēr arī Pandrievskim. Un kas tur būs? Izgrūsti vārtus. Turklāt vārtus izgrūda Baltkrievu spēlētājs Kovaļovs. Tas ir tiesneša žests. Nu, godīgi sakot, es domāju, ka Kovaļovs šodien spēlēs labāk. Taču viss ir labi, lai viņš tā aizved maču līdz cīņas beigām. Artūrs Irbeks. Taisnā ceļā no lidmašīnas, nu negluži taisnā, viņam izdevās mazliet pagulēt 3-4 stundiņas, un tomēr 7 stundas lidojums no Čikāgas, rīta treniņš, no Miekas, un tagad viņš ir laukumā, un labi, ka Artūrs ir laukumā. Brīžiem tas jau vieš arī pretiniekiem tādu nedrošību, jo, ja mūsu komandā būtu kāds cits vārdsargs, nu paskatīsimies, kā beigsies soļu uzbrukums, taču zona. Droši vien, ka pretinieks izdīt arī vairāk metiens no tālienes, jo mūsu vārdsargs iepriekšējos mačus aizvadīja nestabili, taču šeit neviens neriskēja raidīt ripu no tālienes, un savukārt vārtu priekšā pašaizliedzīgi spēlē visi Latvijas izlases hokejisti, gan aizsargi, gan arī uzbrucēji. Minūte 30 vēl mazākumā mūsu komandai, pusotras minūtes. Baltkriem tikai 3 trīnieki, un šajā vairākumā visu laiku spēlē 2 uzbrucēju maiņas. Labākās Skabelka, Andrievskis, Pankovs, Kovaļovs. Un zona pilnīgi pareizi. Jūtams, ka pretinieks nervozi. Andrievs, nu es jau teicu, ka viņam ir 1,96 centimetri augums. Kopas, Zankovets, pēc Dotovs laukumā Rastoļko. Tas ir 3. trīnieks. Un Šitkovskis. Vēl 7 minūtes, 40 sekundes jāspēlē pēdējā trešdaļā. Vairākumā Baltkrievijas izlase. Zona, nē. Jā, zona pareizi. Lūk, 3 reizes pēc kārtas īsā brīdī Baltkrievijas hokejists neprot ieiet mūsu zonā. Liecina tikai par uztraukumu, jo, protams, meistarība līmenis, tas viņa meistarības līmenis viņiem to atļautu. 8. numurs. Baltkrievijas komandā ir Sergejs Fedotovs, parātos vispār hokejists, 27. Semjonovs, kurš šobrīd ir, viņš šodien spēlē piedalījies tikai atsēžot Znarokam blakus 2 minūtes uz sodītas spēlētā soliņa, tad, kad Oļegam bija 2+10 noraidījums. Viņam savainota potīte, kaut gan laukumā vajadzības gadījumā viņš šodien arī iziet spēlē. Vītoviņš, Znaroks, metiens piespēl partnerim, pārāk atklāts piespēlīja. Laviņš, Rodrigo piespēlē Znarokam, aizsargs, Rodrigo Laviņš taču ir aizsargs, cīnījāsies pretinieku vārtiem. Mēs spēlējam mazākumā, ļoti aktīvi spēlējam, un tagad neiekrist 3-4 Baltkrievu uzbrucēju pret 2 mūsu aizsargiem un centru uzbrucēju. Laviņš,
Viņi nogāž, noteikuma pārkāpuma nav. Un Ripa piespies 22 sekundes. Jā, gandrīz 6 minūtes Latvijas izlases spēlē pēdējā periodā. Tagad pēc kārtas skaitliskajā mazākumā Rodrigo Laviņš. Viņi abi ar Kālis draugi vienmēr dzīvo kopā un arī spēlē maiņā, vienā maiņā. Un, manuprāt, ir vieni no labākajiem mūsu izlasē. (13:01). 13:01. Spēlēts 13 minūtes 1 sekundi. Rezultāts 3-1. Latvijas izlases labā 22 sekundes. Cīnīsimies skaitliskajā mazākumā. Kovaļovs izturēs vēl pēdējās sekundes izteikt un pēc tam Bekbulātova metiens nav nekāds metiens. Ripa ārā, bet tagad 7 sekundes. Tātad būs mūsu komanda pilnā sastāvā un tomēr vajag tikpat rūpīgi spēlēt aizsardzību arī turpmāk. Jo, protams, ka Baltkrievijas izlase turpinās uzbrukt un 6 minūtes ir izturētas, bet vēl jāspēlē 6,5 minūtes šajā periodā un šeit savainots mūsu spēlētājs. Normunds Tejs. Viņam vajag rādīt vienkārši izmest Ripu ārā. Piespēlējums tam bīvam. Un noraidījums būs. Noraidījums, protams, par to, ka Normundam iesita vai... Man šeit, ka iesita. Es arī biju aizvāries ar to, kur ir Ripa. Lūk, Baltkrievi aplaudē tiesnesim. Būtu aplaudējuši paši sev. Bekbulātovs. Pats vainīgs. Var teikt, ka viņš iegāž savu komandu, jo šobrīd uzbruka Baltkrievijas vienība. Bekbulātovs spēlē Sevēs Staļ Černipovecā. Cik minūtes? 2 minūtes Bekbulātovam. Latvijas izlasē tagad skaidrs vairākums pret Ignatoviču laikā bija pārkāpums. Sējiem iesit pa kāju, bet Bekbulātovs nospēlēja rupji pret Ignatoviču. Lūk, vaininieks. Viņš skatās Latvijas līdzjutējiem, kur, protams, viņu neslavē. Nav jau arī pa ko. Kerčs Grigorjevs. Izraida Ripu. Konstantins izraida Ripu. Pankovs uz spēc. Spēlē mazākumā Baltkrievijas komanda, tāpēc var ieraidīt Ripu zonā mierīgi. Mazāk par 6 minūtēm aplicis pēdējā trešdaļā 3-1 rezultāts. 3-1 Latvijas komanda uzvar ļoti svarīgā spēlē ar Baltkrievijas valsts vienību. Matīcins. Beļavskis. Kerčs aiz vārtiem. Labi. Ar tā virāžā iegāja ātri un paņēma Ripu. Mūsu ir vairākumā. Beļavskis pār priekšā Fanduļs. Beļavskis piespēl paterim. Ripa vārtos! Ripa ir vārtos! Kolosāli! 4-1! 4-1! 15. minūte. Jā, 4-1! Mūsēja realizē skaitlisko vairākumu. Lūk, ko izdarīja Bekbulātovs savai komandai. Pastieties atkārtojumā. Un Ripa vārtos. Beļavskis. Matīcins. 4-1. Lūk, Matīcins. Maksis, kā viņi sauc komandā. Komandas kapteinis dos 4. vārtus. 2 vārtus Harijam Vītolēniņš, laukumā ar Znaroku un Pavlovu šobrīd un aizsardzību atskatās Rikārdu Laviņu. 1. vārtus do Balda Veško. 4-1. Negaidīti labi, teikšu godīgi, negaidīti labi. Piecas minūtes 20 sekundes jāspēlē. 5 minūtes 20 sekundes jāspēlē. Pēdējā trešā rezultāts 4-1 Baltkrievijas komandā. Nu, šeit spēlētāji piecēlušies uz savām vietām. Liels pārsvars. 4-1 šādā spēlē ir liels pārsvars. Un mūsu uzbrucēji turpina aktīvi spēlēt pretnieku zonā. Oļegam jācīnās līdz galam, nevis jārunā tiesnes. Viņš jau izrunājās, dabūja vienreiz 10 minūtes. Nosarko. Pavlovs. Krastīņš tur bija un tagad 2-1. Bīstams moments un to var nespēja apstrādāt Ripu Gusovs. Hokistam ir precīzi Gusovs, uzvārds nevis Gusovs. Gusevs. Nu, netehniski nospēlēja. Nosarko. 4,5 minūtes, rezultāts 4-1.
arī par sezonu. Artūrs Pieturīgs, Čudino. Vienkārši, bet acīm redzot, tā arī treneris tādu spēli prasa Kovaļovs. Labi nospēle Ignatovičs, neļauj uzspērt piespēli Šmiļam, taču Šmiļs nostūm Ignatovičs malā. Pārmetiens. Jā, spēle tiek apturēta. Jāspēlē vēl pēdējā periodā 4 minūtes, 1 sekunde. Rezultāts 4-1, Latvijas izlases labā. 4 minūtes atlikušas 4-1. Mūsu komandas labā apcienības spēlē pilnos sastāvos. Artūrs spēlē droši, pārliecinoši, un tas ir viens no mūsu komandas trumpiem šodien. Un, manuprāt, otrs ir tas, ka spēlētāji ļoti precīzi ievēro spēles disciplīnu, aktīvu spēli vidējā zonā, neļaujot ieskrieties ātrajiem tehniskajiem baltiem uzbrucējiem. Nu, šeit tiešām uzslavu pelnījuši mūsu malēji uzbrucēji. Kur ir presingo pretinieki, reizēm pat viņu aizsardzības zonā. Krefildas klubu līdzjutēji, es jau teicu, atbalsta Kovaļovu. Iemetienā Harijs Vīdoliņš, domāju, ka viņš šodien mūsu komandā kopā ar Artūru ir labākie spēlētāji. Iepriekšējā mačā labākā spēlētāja balvu saņēma Sergejs Čudinovs, pirmajā mačā Leonīds Tambijevs. Lūk, Kerčs varēja pats izdarīt metienu. Šeit viņš varēja pats izdarīt metienu. Šā vai tā, laiks rīt. Deļauskis atņem ripu. Lūk, Baltiem neizdodas iesākt uzbrukumu. Un jau klāt Kerčs arī būtu. Šmīs aizsargs. Bet aizsargs Kovaļovs gaida piespēli un plus partneris patraucēja. Savs partneris atņēma ripu, kas bija domāta Kovaļovam. Taču cīņa turpinās. Līdz cīņas beigām 3 minūtes 10 sekundes, 4-1. Ripa piespēlēt. Nē, Kerčs tomēr neriskēja. Varēja izdarīt piespēli Beļauskim. Viņš mazliet viņa pārturē. Normunds Sējais. Precīzi piespēle Tambijevam. Tambijevs labājā malā. Pietu ripu Čunčukovs un Grigorjov piespēlēs. Nē, vārtu priekšā Ignatovičam. Ignatovičs tehnisks, veikls hokejs. Čunčukovs. Tambijevs. Ripa aiz vārtiem. Tagad mūsējiem Tambijevs Ignatovičs. Metiens! Nē. Tur izkustināti vārti un tāpēc spēle tiek pārtraukta. 2 minūtes 37 sekundes atlikušas līdz mača beigām. Rezultāts ir 4-1 Latvijas izlases labā. Lēni tiek izdarīt spēlētāju maiņa. Nu, to, principā, dara mūsējiem, lai Baltkrievus pakasinātu vairāk. 4-1. Nu, godīgi sakot, liekas jau, ka viss ir kārtībā, tomēr sagaidīsim beigas. Mača beigas. Ignatovičs. Šeit viņš tikai 0 pazaudēja, bet nepazaudēja ripu. 2 minūtes un 22 sekundes jāspēlē. Sidorenko, Baltkrievijas izlases galvenais treneris. Zdarok Vītoliņš Pavlovs, uzbrucēja dzīvnieks, aizsardzībā Laviņš ar Krastiņu. Tātad sākumā pa labi tie bija mūsu pretinieku atbalstītāji un mūsu līdzjutēji. 4-1. Ļoti smaga, grūta spēle un esam tuvu uzvarai. Taču mačs jau nav beidzies. Noraidījumu nav. Lūk, jau Baltkrievs sit ar 0 un šķiet, ka būs par to noraidījums. Jā. Lūk, ko izdara nešavaldība. Beig Pulatovs iegāza savu komandu. 4. vārti tika zaudēti Baltkrieviem, kad mūsu ir realizējis kāds ko vairākumu. Un tagad Rastoļko iesit pretiniekam. Un pēc šī žesta spriežu, ka Rastoļko arī liels pļāpa ir un saņems 10 minūšu sodu vēl klāt. Pastīsimies atkārtojumu.
Šeit Vītoliņš paguva nospēks pretspēlētāju. Precīzi nospēlēja spēku paņēmiens. Laviņš pietūk pretnieku un sitiens un teksēšana. Rastoļko, lai pasēž. 7 minūtes 51 sekunde. Nevis 10 minūtes, bet 4 minūtes. Vēl labāk, tātad 4 minūtes ir soda laiks. Baltkrievijas hokejistam jāspēlē 2 minūtes 9 sekundes. Tātad mača nogalē. Latvijas komanda spēlēs skaitliskajā vairākumā. Ļoti labi. Čudīnovs. Nu un tagad 2-1. Neizdod 2-2. Vītoliņš atstāja ripu partnerim Pavlovs Zaroks. Zarokam pastēla nūju pretinieks un noraidījums Pavlovs noraidīts. Viņš ķeksēja pretinieka ar nūju. Tā kā prieki par vairākumu bija mazi, bet jāspēlē minūte 52 sekundes un abās komandās pa 4 laukuma spēlētājiem. Igors Pavlovs. Nu šeit viņš aizspēja, neapšaubām. Noraidījums. Tur ir noraidījums. Abās komandās pa 4 laukuma spēlētājiem pēdējās 2 minūtes. Rezultāts 4-1 Latvijas valsts vienības labā. Kamēr vēl nav izdarīts iemetiens, pateikšu, ka nākošā reportāža mums ir parīt. Pēc Latvijas laika tiešā pārraide mačs ar Latvija-Polija. Spēle sāksies 5:30. Pēc Latvijas laika šeit būs tajā brīdī 4:30. Tas ir arī grūta spēle. Taču objektīvi šeit nospēlēja rupji Baltkrievu hokejists ar nūju iesita Tambīvam. Tas bija Aleks Sējevs un Hmiļs plātās ar rokām. Taču, kas būs noraidījums vai nebūs noraidījums? Tiesnesis apturēja spēli, redzot, ka mūsu hokejists būs neliels savainojums, taču vēl viņš izdarīs ar lūk, kāds tur neliels 8. Pēc pirmā mača ar Angļiem Britu hokejists salauza zobu mūsu spēlētājiem. Noraidījuma nav. 18-18 tablo rāda. Tambīvam nākas ties. Pirmajā mačā viņš bija labākais mūsu komandā. Matīcis, kā jau kapteinis, viņam ir tiesības runāt ar tiesnesi. Skatos jau stadiona šīs sporta pils darbinieki pie uzvarētāja. Parasti uzvarētājas komandai par godu tiek uzvilkts karogs, skan valsts himna, jau ir piestiprināts Latvijas karogs. Pusotra minūte jāspēlē, rezultāts ir 4-1. Negaidīti, es teiktu, pārliecinoša uzvara. Turklāt mūsu komanda parādīja augstvērtīgu hokeju. Tik tiešām šodien mūsu komanda spēlēja labi, pats ļoti labi. Kerčs. Mūsējiem ripa. Matīsins iet zonu, izdara metienu vārtiem. Gavrila ripu atsits, Gavriļonoks. Un spēles pēdējā minūtē. Uzbruk Baltkrievijas komanda. 3 vārtus atgūt minūtē nav iespējams. Beļauskis. 50 sekundes. Beļauskis iet zonā, apēc pretinieks spēlētāji pats iet izīs piespēli. Nē, pats aizgāja uz vārtiem. Un nopelna noraidījumu. Baltkrievijas hokejists pārkāp noteikumus sit mūsu hokejistam ar nūju. Lūk šeit Leonīdam Tambijam, Jānis Skvēps. Pirmā medicīniskā palīdzība. Viena sekunde jāspēlē, rezultāts 4-1. Laukumā 3 Baltkrievijas komandas spēlētāji un 4 mūsējie. Kāpēc 4 Baltkrievu laukumā? Pastīsimies. Jābūt noraidījumam. Jā, mīns tā galvas, pieslido. Lūk, dusmīgs. Ļoti dusmīgs. Vai dusmojas? Mēs priecājamies. Mums nav par ko skumst. Latvija uzvara rezultātu 4-1. Turklāt skaitliskais vairākums, ka līdz mača beigām atlikusi 41 sekundi iemetienā Zaroks.
skatītāji pieprasa 5. Nu, varbūt, viss var būt. Tātad nākošā spēle parīt ar Poliju. Tiešā translācija 5:30. Ļoti lēni tur. Pastieties uz Kmiļu. Tāds viņš ir. Naroks. Mums ir spēlē 4. 40 sekundes. Ripa ir Latvijas valstsarības spēlētājs Naroks. Cīnās ar Pankovu. Pusminūte. Cīņa laukuma stūrī negūt tikai savānojumu tagad. Naroks. Labi nospēlē Gavriļenko. Lūk, jūs redzat, cik ir pusminūte, mazāk palikusi līdz spēles beigām. Čudīnovs ar Ripu Čudīnovs. Latvijas izlase izcīna savu 4. uzvaru pasaules B grupas čempionātā hokejā. Turklāt svarīgu, tāpēc, ka Baltkrievija viens no 3 turnīra favorītiem. Rezultāts šajā mačā 4-1 Latvijas izlases vārds. Boris Pavrenovs pa kreisi, Māris Baldonieks, zaļā žakete, Jānis Pērts. Tad mūsu komandas masieris, otrais treneris un Ārtūrs Irbe. Lūk, šis kungs, kas sēdē, bija Holandas komandas treneris. Kolosāla uzvara. Un godīgi sakot, pirms šīs spēles visi bijām uztraukušies. Leonīds Berešņevs pa kreisi, Māris Baldonieks pa labi. Tā kā 4-1. Kuri būs labākie? Paklausīsimies. Šeit nosaukt. These prizes are made available by the City of Eindhoven. These players sang for. These players are for Latvia, number 20. Nu, protams, ka Harijs Vītoliņš. Harijs Vītoliņš, labākais spēlētājs mūsu komandā. Pilnīgi pelnīti. Viņš go 2 vārtus, pirmos Bauda Veško, pēc tam Martīcins. Turklāt Harijs arī nopelnīja mūsu komandai 5 minūtes. Domāju, šī ir viņam viena no labākajām šīs sezonas spēlēm. Rašoļko Baltkrievijas komandā par labāko spēlētāju atzīt. Jā, ne Kovaļovs, ne Andrievskis, ne Skabelkas šodien neparādīja to, ko principā viņi spēja, bet viņi neparādīja tieši tāpēc, ka Latvijas komanda ļoti precīzi nospēlē aizsardzībā un ne tikai savā zonā, bet arī centrā, arī pretinieku zonā. Un tagad skanēs šeit Eindhovenā Latvijas valsts himna.
no jums atvados, un es ceru, ka arī pareizi jūs skatīsieties hokeju. Visu labu jums!